Nu ko, parunāsim vēl par urāna ieiešanu dviņos un apskatīsim tādu tēmu, kas jums šķiet interesanta un bieži jūs nākat konsultēties, tā ir attiecību tēma. Un šeit urāna ieiešana dviņos mainīs mūsu attiecības, ienesīs gan dinamiku, gan lielāku vēlmi pēc personīgās brīvības. Tas, protams, mainīs attiecību formu. Ja vēl iepriekšējos gados, kamēr urāns bija vērsība, cilvēki meklēja stabilitāti, meklēja drošību un reizēm arī fizisku drošību, un reizēm tas saistījās ar partneri, tad urāna enerģija dviņos viņa aicinās uz revolūciju, uz brīvību, un tas, kas piesaistīs cilvēkus vienu pie otra, tā būs kopīgas intereses. Tā būs tāda kopīga pasaules izpratne un sarunas. Un tāpēc ļoti svarīgi, ja jūs pašlaik pamanat, ka jums attiecībās ar savu partneri nav par ko parunāt, tad ziniet, ka attiecības šajā periodā, kad urāns būs dviņos, var sākt stagnēt. Jūs varat sākt attālināties viens no otra. Un tāpēc, ja esat to pamanījuši, centieties atjaunot tuvību caur sarunām, caur kopīgiem jokiem, sarunu vakariem, jo tas patiešām šajā laikā ir būtiski. Tie, kas ir brīvi, tad ziniet, ka jūsu lielākā iespēja iepazīties un atrast partneri ir kopīgās mācībās, dažādās izglītojošās semināros, arī sociālos tīklos. Lielākoties iepazīsies cilvēki jaunajā tātad mūsu laikmetā. Un caur hobijiem arī hobiji vedīs kopā cilvēkus. Tā būs vēlme būt kopā, tad kaut kas mūs kopīgi interesē. Un sarežģīts laiks būs visiem tiem, kuri dzīvo atkarīgās attiecībās, jo partneri rausies brīvībā. Viņiem būs sajūta, ka viņi smoka attiecībās. Un meklēs tātad cilvēkus, kas respektē viņu brīvo telpu. Tāpēc pat visciešāk un tādos mīlošākajos pāros šajā periodā var pieaugt vajadzība pēc hobijiem, individuāliem, arī pēc laika ar draugiem. Tas var būt tādas jaunas vēsmas, ko kādam no cilvēkiem var būt grūti saprast un pieņemt. Tāpat urāns ir slavens ar savu neparedzamību, neparastumu, jauninājumiem, un dviņos tas būs jo sevišķi atvērts eksperimentiem. Un tāpēc šeit radīsies dažādas jaunas attiecību formas, attiecības no attāluma, attiecības ļoti ar tādu brīvu formu, vairs patiešām nedaudz gribēs slēgt oficiālu laulību, tad dažādas citādas formas parādīsies, vai dzīvesveids būtiski mainīsies jau tiem, kuri ir attiecībās, un daudz kas var neatbilst klasiskajiem pieņēmumiem, standartiem, tradīcijām, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Vislielākā būs zīmes, uz kurām attiecību jomām urāns atstās maz ietekmi. Tas nenozīmē, ka viņu attiecības neietekmēs citas planētas, bet mēs šeit runājam tieši par urānu. Tad būs zīmes, kuras vieglāk tiks cauri šim periodam, un būs zīmes, kuras piedzīvos lielas pārmaiņas. Un viena no tādām zīmēm, kuru gaida lielas pārmaiņas, ir strēlnieks. Jo urāns atradīsies tieši strēlniekā attiecību mājā, jeb sektorā, jeb jomā. Un tāpēc tiem, kuri jau ir attiecībās, tie var gaidīt kaut kādas pēkšņas pārmaiņas, un tad tām plastiski un elastīgi sekot. Un, ja attiecības ir kļuvušas garlaicīgas, tad jo sevišķi tad modru aci vērojiet un arī mainiet kaut ko, jo jūs varat piedzīvot krīzi. Taču labā ziņa ir tāda, ka šeit ir iespēja atdzimt, transformēties. Un to var izdarīt ar jauniem kopīgiem mērķiem, kas jums ir jāatrod jūsu ģimenei. Tiem strēlniekiem, kur ir brīvi, tie zin, ka viņus var piemeklēt negaidīt iepazīšanās, zibens veida iemīlēšanās. Zibens strāva var dabūt, pēkšņi tā sajūta, ka cilvēku ieraudzīja un viss, un tas ir īstais.
Un pie tam šis cilvēks var būt ar kaut ko neparasts vai pilnīgi atšķirties no ierastā tipa, kurā parasti ir iemīlējušies, kādam pats blondi cilvēki, kādam tumšmataini, tad tagad var būt pilnīgi visu citādi. Tāda otra zīme, uz kuru spēcīgi iedarbosies šis urāna novietojums, būs dviņi. Dviņiem tātad var būt tāda situācija, ka pieaug viņu pašu pievilcība, neparastums, ekstravagance. Varbūt vēlmi kaut ko izdarīt savārējo izskatu tā, lai pārsteigtu visus. Un viņi paši kļūst absolūti neprognozējami, tāpēc es pat ieteiktu kaut ko mainīt savā izskatā, tur nokrāsot zilus matus vai vēl kaut ko pavisam dīvainu un neparastu. Oriģinālu atrast, jo citādi tā enerģija var izpausties raksturā, darbībās, un partnerim var būt grūti sadzīvot ar dvīni, kurš ir pilns ar šo urāna enerģiju, jo pēkšņi var mainīties prioritātes, tās vēlmes vienu dienu. Viņi var gribēt vienu kaut ko, un otrā dienā jau kaut ko pilnīgi citu. Un tas, ko tu meklēji vakar, rītdien tev jau vairs var nebūt aktuāls. Un tāpēc šajā laikā viņiem visvieglāk klāsies ar tiem partneriem, kuri ir gatavi būt elastīgi, gatavi pielāgoties šim straujiem enerģijas maiņām, šim straujiem dzīves ritmam. Un tagad šo zinot, ja ir jums partneris, kurš nav gatavs tādām straujām pārmaiņām, es ieteiktu tad pavērot, kā jūs varat šo enerģiju citādi izlietot, ja jums ir svarīgas attiecības. Ūdens vīriem un svariem šis ir labs laiks, laba enerģija plūdīs no urāna dviņu zīmē uz ūdens vīra zīmi un uz svaru zīmi, tāpēc jums šis periods būs visvieglākais. Tātad ūdens vīriem tas aktivizēs iemīlēšanos, romantiku, flirtu, koķetēšanu, un mīlestība būs kā tāda aizraujoša spēle, un jutīsies patiešām ūdens vīri labi, kā jau teicu arī šeit. Bērni var dzimt neparastāki, un tātad laiks attiecību jomā var būt pavisam aizraujoši. Varbūt būs jāpiestrādā pie tā, lai jaunie gūtie paziņas vai draugi vai romantiskie partneri ir ilgstošāk uzkavējās. Jā. Tur var ātri mainīties tā iemīlēšanās. Bet tas, ka šeit tieši šī joma būs aktīva, tas varētu būt, flirta zona mums ir atvērta. Svari var atrast partneri tādu, kurš paplašina redzesloku. Šeit var būt arī cilvēks ar citādu pasaules uztveri, domāšanu, no citas kultūras vai citas reliģijas. Iespējams, kāds no svariem satiks savu partneri kādā ceļojumā, tātad tas var būt arī ārzemnieks šo 7 gadu laikā. Un tātad visam tāds sarežģītāk šis periods var būt zivīm un jaunavām. Jums var nākties meklēt tātad līdzsvaru, meklēt iespēju, kā jūs ar šo enerģiju sadzīvosiet. Jo šeit var būt pienākumi un vēlme pēc jauniem piedzīvojumiem, ir tīpaši partnerim jūsu, kas var jums radīt problēmas. Šeit var kļūt izteiktāk, tātad var būt neparedzamas attiecības. Un tas prasīs no jums lielāku iedziļināšanos, lielāku darbu pie attiecībām nekā citām zīmēm. Tāpēc es jums ieteiktu nodibināt attiecības pats labākais padoms, ko es jums varu dot, lai partners, jūs mīļotais cilvēks, jūs vīrs, sieva šajā laikā ir jūs labākie draugi. Ja šobrīd trūkst sarunu, trūkst tādas īpašas tuvības, kopīgu vakaru, kurās jūs izsmēties, apskājaties, izrunājaties, tad šis ir pēdējais brīdis, ja bija īstais laiks, lai to mainītu un lai tad iesoļotu jau šajā enerģijā sagatavoti. Un apskatīsimies vēl veselības jomu, jo tā arī mums ir būtiska, lai mūsu dzīves būtu laimīgs, mums jābūt veseliem, spirktiem, enerģiskiem. Un tad mēs varam daudz grūtības pārvarēt un sakārtot. Un šeit ir tā, ka urāns dviņu zīmē skar tādas jomas kā nervu sistēma. Iespējams, jūs jau jūtat, ka daudzi kļūst emocionāli jūtīgāk, tad mūsu mentālā veselība būs īpaši jāsargā līdz 33. gadam.
Un jādomā arī par elpceļu veselību. Un dvīņa astroloģijā pārvalda rokas, plecus, plaušas, tātad visus nervu impulsus. Un tā kā mēs pašlaik esam tieši šīs pārējais laikā, tad mums ir īstais brīdis sagatavoties, lai mums šī urāna enerģija tātad dod spēku, nevis rada kaut kādu pārslodzi vai, teikt, izsmeļ mūsu enerģiju. Apskatīsimies, kādi ir veselības riski, un par ko mums ir jādomā, un apskatīsimies tā, ka skatīsimies atkal pēc stihijām, skatīsimies gaisa stihiju, tātad dvīņi, svari, ūdensvīri, liels enerģijas pieplūdums, un līdz ar to, ja to enerģiju neizlieto, tās var būt pārāk liela trauksme, pārāk liels uzbudinājums un tāds nervu izsīkums, jo prāts ļoti ātri strādā, un tāpēc ķermenis nepagūst atpūsties. Līdz ar to ir iespējami gan trauksme, gan bezmiegs. Jums ir jāsāk domāt par to, kā jūs ejat gulēt, cikos jūs ejat gulēt. Es ieteiktu līdz 11:00 vakarā būt savās gultiņās un tātad gatavoties miegam un stundu, 2 pirms tam, izslēgt visas ierīces, no kurām jums nāk jauna informācija, ekrāni, lai beidz spīdēt. Un praktizējiet, protams, tad, ja jums ir šīs problēmas, tiem, kam viss ir kārtībā, tie darīt, kā grib. Tā praktizējiet elpošanas vingrojumus, kas mums arī palīdzēs sagatavoties miegam. Miega rituāls noteikti ieviesiet vakarā. Tā var būt saruna ar ģimenes locekļiem par to, kā pavadīt dienu, izveidināta māja. Katram tas ir citādi. Katram, jo tas vien, ka jūs vakarā atnākt mājās un pārģērbties mājas drēbēs, tas jau ir rituāls, kas liek visu, kas ir ārpus mājas, bijis atstāt otrā pusē. Jā, tas labs paradums arī tāds. Un tad tālāk skatāmies uguns zīmes, auns, lauvas, strēlnieks. Šeit var gadīties dažādas sīkas traumas. Tieši urāns var mums radīt, īpaši tas saistīts varbūt ar plaukstām, locītavām, elkoņu un plecu. Vai arī jūs arī varat būt ļoti, ļoti aktīvi, pat daudz kustīgi. Un te izvēlēties tādus sporta veidus, kas jums palīdz uzlabot koordināciju. Un skatieties, lai tātad negūstiet šīs sīkās traumas. Ūdens zīmēm, vēzim, skorpionam, zivīm šis urāna tranzīts dvīņos pastiprinās un radīs, vai arī enerģija nepareizi izlietota, radīs psihosomatiskus simptomus. Jo tas zemapziņā krāsies nemieris. Un viņš līdīs ārā kā kādas psihosomatiskas saslimšanas. Tās var būt dažādi veidi alerģijas. Tās var būt pārāk liels jūtīgums. Kādam tas var izpausties arī asarās, kādam sirds klapēs, jā, elpas trūkumos. Vide jūs ļoti ietekmēs. Tāpēc izvēlēties vidi, kur jūs jūtaties labi. Skatieties trokšņu līmenis arī jūs ietekmēs. Jums noteikti var palīdzēt izrunāšanās, tātad terapeits, personīgais vai uzticams cilvēks, tā skaitā arī astrologs. Varat, ja esat ļoti noslēti, kādi mēdz būt skorpioni, varat rakstīt dienas grāmatu, jo rakstīšana ar roku šeit arī šo enerģiju pārstrādās, jo tā mums ir dvīņu zīme, viņai vispār rakstīšana palīdz. Un noteikti ūdens, dažādas ūdens procedūras apvienojumā ar mierīgu mūziku. Tas varētu būt vai kāda gongu meditācija vai kāda cita mūzika. Ja? Ūdens jums palīdzēs nomierināt prātu, izmantojiet šādas enerģijas. Zemes zīmēm, vēsim, jaunavām, mežāžiem ir visgrūtāk. Jā, šo 7 gadu laikā, jo viņiem grūti pielāgoties šim urāna straujumam, un tas ietekmēs tieši ķermeni, vielmaiņu. Tāpēc skatieties, lai jums nav stress. Kārtojiet savu dzīvi tā, jau skatoties uz priekšu, cik vien variet, kaut gan urāns ir neparedzams, bet tomēr mēģiniet pēc iespējas prognozējumi radīt savu dzīvi, lai jums nav stress, jo tas var radīt spazmas ķermenī dažādās vietās.
Jūs ziniet, tur, kur rodas spazmas, enerģija neplūst cauri, tur var rasties čūlas, tur var rasties dažādi traucējumi. Tie var būt arī gremošanas traucējumi, kas bieži ir, kā saka, uz nervu pamata. Tāpēc, it sevišķi ar gremošanu, tur arī var būt saistība, tāpēc mācieties, piemēram, ēst lēnām, kādu laiku iztieciet bez telefoniem, atrodiet laiku, kad jūs variet pabūt paši ar sevi. Magnīs arī mums palīdz. Atslābiniet muskuļus, atslābiniet nervus, iemācieties dažādas prakses, jo šeit patiešām svarīgi, ka tik ļoti strauji tas laikmets un enerģijas tik daudz un jaunas ziņas, ir svarīgi iemācīties sevi atslābināt. Ir lieliskas prakses, kad mēs atslābinam savu ķermeni, katru orgānu, katru šūniņu, katru nervu šķiedriņu, un tas mums palīdz uzlabot mūsu veselību, noturēt to. Noteikti stabilizējiet sevi, stabilizējiet savu mugurkaulu. Tas jau tagad būtu, principā, tie tādi universālie padomi visām zīmēm, jo dvīņi mums ir gaisa zīme un urāns ir elektrība, tad viss būs elektrisks, tāds uzvilkts. Mēs varam justies tā kā ne tikai uzlādēti, bet pārlādēti, pārāk daudz tās enerģijas. Varbūt tāda sēta, ka par daudz ir šīs statiskās enerģijas, tāpēc to vajag novadīt, staigājot ar basām kājām, tiem, kuriem nav tāds paradums, vai kuri zina, ka viņos ir pārāk daudz iekšā, jā, pēc ķīniešu medicīnas augstuma un mitruma viņiem patiešām nevajadzētu staigāt basām kājām, jo viņiem tas uzreiz rada saslimšanas. Tad viņiem būtu labi, visiem pārējiem, protams, arī, kur to vēlas turēt rokas siltā ūdenī. Es jums ik brīdim saku siltā, augstā, dažādi, bet šoreiz šeit siltā ūdenī, jo tas aizvadīs to statisko enerģiju. Vienkārši jūtat, ka parādās trauksme. Ielieciet rokas siltā ūdenī, variet tur kādu eļļiņu ielikt, ziedus, lai jums ir arī smarža, ja, tātad, un paturiet rokas siltā ūdenī. Labi palīdz strādāšanas zemē. Arī universāls padoms absolūti visiem. Strādājiet dārzā, rušinieties, kaut ko audzējiet, tas šajā laikā arī būs palīdzīgi. Tā kā dvīņi mums pārvalda plaušas, tad pilnīgi noteikti jums ir palīdzoši apgūt kādu elpošanas praksi. Tās ir ļoti dažādas. Tās var būt medikamentu vietā elpošanas praksi. Jūs varat sevi nomierināt, jūs varat sevi sakārtot, jo tas palīdzēs, tad, kad jūs sākat elpot, jo caur elpošanu mēs varam kontrolēt savu ķermeni. Un ar elpošanas palīdzību mēs vadam enerģiju un savas domas, un līdz ar to haosu, kas ir urānam, mēs varam pārvērst skaidrā, ļoti tādā domāšanā, kas sniedz atklāsmes, izmantot pēc labākā scenārija. Un šajā periodā mums, protams, visvairāk pakļaut saspringumam šo 7 gadu laikā būs pleci, koņi, visas plaukstu locītā, mazās pirkstu locītavas, rokas. Tāpēc labi ir iemācīties roku masāžu. Paši varat sev palīdzēt, jo jūs vienmēr esat paši sev līdzās, vienmēr paši sev varat palīdzēt. Un stiepšanās, vingrojums plecu zonai, un tas darīs tādas brīnumainas, atvieglojošu sajūtu jūsu pašsajūtai. Un, protams, tā kā, jo cik reizes jums atkārtojam vēl teikšu, urāns dviņos, viņš burtiski gāzīs daudz informācijas, ar vien vairāk informācijas, un arī smadzenes cilvēkiem mainīsies, jo vairāk jūs izmantosiet dažādus sociālos tīklus, jo ātrāk tās jūsu smadzenes mainīsies un jo grūtāk jums būs noturēt informāciju. Tāpēc tagad ir runas par to, ka bērniem nevajag dot telefonus, jo patiešām jau ir šie pētījumi par to, ka smadzenes mainās. Un tas būtiski tāds informācijas okeāns par cilvēku gāžas un uzmanība notrulinās un nogurst gan acis, gan galva, gan nervu sistēma, tāpēc jāmācās filtrēt saturs vai vienkārši jāierobežo. Jo tā ziņas, ticiet man, kurām līdz jums ir jānonāk, viņas tāpat līdz jums nonāks, lai jums nesāpētu galva. Tātad iemācieties pabīdīt tālāk šo
nepārtraukto informācijas plūsma. Un jums nav vajadzīgas pilnīgi visas ziņas, kas notiek pasaulē. Nu, lūk, tas ir tāds ieskats neliels par urānu, dviņu zīmēju. Jums ir kādi jautājumi, jautājiet, rakstiet komentāros, skatīsimies, pētīsim tālāk. Pašlaik visiem veiksmi. Atā, visu labu!